tikko novadīju ļoti skaistu pasākumu online, transformējošu un dziļu un paplašinošu, un man atnāca sajūta, ar kuru vēlos šobrīd padalīties. Es nezinu, kā tas nākas, bet, piemēram, es un cilvēki, kas ir manā, tā teikt, info burbulī, jūtas samērā labi. Tas nozīmē, ka viņi minimāli slimo, ka nav kaut kādas nedrošības vai baiļu par nākotni. Savukārt tas, ko es novēroju, kur es to novēroju, teiksim, kaut kādi raksti. Tikko bija vienā no ievām raksts, intervija, kur tiek intervēts kaut kāds mācītājs, un viņš apgalvo, ka lielākā daļa cilvēku jūtas nobijušies, nepārliecināti, nestabili, varbūt pat depresīvi, un tā tālāk. Tātad, kā jau es minēju, es šos cilvēkus varbūt tik daudz nepazīstu, tomēr es ticu, ka šādi cilvēki Latvijā un varbūt pat visā pasaulē ir daudz. Tie ir cilvēki, kas varbūt nejūtas pietiekami stabili finanšu jomā, vai arī viņi baidās par ģeopolitisko situāciju, vai arī viņiem klibo veselība, vai viņi ir aizraušies ar kaut kādām atkarībām. Es pieļauju, ka tas viss ir. Tad, lūk, šis ziņojums ir tieši viņiem vai jums. Es esmu pārliecināta, ja cilvēks sāktu praktizēt, kas ir praktizēt manā valodā, manā info burbulī, tās ir dažādas garīgas un arī psiholoģiskas prakses un tehnikas, ko darīt mājas apstākļos. Bet darīt regulāri, tāpat kā mēs kopjam zobus un visu ķermeni kopumā, matus, tāpat kā mēs rūpējamies par māju vai par mašīnu vai par dzīvniekiem, ir vērts sākt rūpēties par savām garīgajām vajadzībām, par savām psihoemocionālajām vajadzībām. Un ļoti bieži, lai to sāktu darīt, nav vajadzīgas kaut kādas īpašas zināšanas, vai nav vajadzīgi kaut kādi speciālisti, meistari, kaut kādi pasākumi vai kaut kādi tur speciāli kursi. Tāpat arī nevienmēr nepieciešams ieguldīt naudu un braukt pie kaut kādiem speciālistiem psihoterapijā, kur nu vēl psihiatrijā. Zāles, protams, arī nebūs izēja. Nav arī nepieciešams meklēt palīdzību pie kaut kādām tantiņām vai tur kaut kādiem maģiskiem dziedniekiem. Tas, ko es šajā ziņojumā gribu nodot un ko būtībā es nevaru nenodot, ja katrs no šiem cilvēkiem, kas iepriekš minēts, no tiem cilvēkiem, kas jūtas slikti vai pārāk daudz slimo vai netiek galā ar attiecībā vai netiek galā ar savām finansiālajām saistībām vai netiek galā vispār ar savu dzīvi un netiek galā ar savu sajūtu par nākotni, kas viņu visu laiku it kā apdraud, tad, ja šie cilvēki sāktu praktizēt kaut vai 5 minūtes dienā, tad šie cilvēki diezgan ātri, es domāju, pēc nedēļas, pēc 2, pēc 3, atgūtu iekšējo līdzsvaru, kad pasaule vairs tevi neapdraud, kad ārējie notikumi tevi vairs neaprī. Protams, es ticu, ka ir arī klīniskie gadījumi, kur ir problēmas ar cilvēku smadzeņu bioķīmiju, un tad ir vajadzīga ārsta palīdzība. Bet lielākoties, ja mēs pieņemam, ka mēs neesam tikai fiziskas būtnes, bet arī garīgas būtnes, tad šāda garīga praktizēšana var diezgan ātri sniegt diezgan iespaidīgus rezultātus. Es tagad pārsaušu tikai dažas opcijas,
Un pat, ja cilvēks ir skeptiķis, un pat, ja viņš ir superracionāls, un pat, ja viņš smīkņā par to, ko es tagad runāju, ir vērts paskatīties, pavērot un varbūt pamēģināt. Jo dzīve var mainīties krasi. Krasi, tā, ka ir dzīve pirms un pēc, tā, ka tu vairs nesaproti, patiešām nesaproti, kā tas ir, justies nedroši par nākotni. Vai kā tas ir nemitīgi slimot. Vai pārstrādāties, vai gremdēt savu trauksmi bezgalīgajās vīna pudelēs. Un tas, ko mēs varam darīt katru dienu, jā, šeit ir svarīga regulātāte, gluži tāpat kā apkopjot savu ķermeni, mašīnu vai māju, arī šeit ir svarīgi tomēr to laiku dabūt, bet tas laiks, vismaz sākotnēji, var būt diezgan neilgs. Tie patiešām var būt tikai īsi sprīži 5, 10, 15 minūšu garumā. Meditācija, visvienkāršākais veids, gan meditācijas, kas ir ar pavadošo balsi, gan meditācijas, kas ir ar mūziku, gan meditācijas, kas ir dinamiskās kustībā, piemēram, Osho meditācija. Nākamais - visa veida apzinātās elpošanas prakses. Izklausās nekas sevišķi tie, kas nav elpoši, viņiem liekas, kā, es jau tāpat elpoju. Tas ir brīnums. Būtībā elpošana tā ir viena no senākajām praksēm pasaulē, ko pazina pirms 10 000 gadu. Un apzinātās elpošanas prakses šobrīd ir ļoti daudz. Tās ir vērstas uz dažādiem mērķiem. Elpošanas prakses, kas nomierina, elpošanas prakses, kas palīdz tikt galā ar iekšējiem pārdzīvojumiem vai ar kaut kādām uzmācīgām domām. Elpošanas prakses, kas izlīdzina un padara iekšēji stabilu, un elpošanas prakses, kas palīdz koncentrēties. Dažādas ir vienkārši vērts pameklēt, paskatīt un sākt darīt. Ja negribās neko speciāli darīt, meditēt vai elpot, apzinātība, super vienkārši. No vienas puses, no otras puses ir arī vajadzīga varbūt kaut kāda disciplīna vai apņemšanās. Apzināti staigāt, apzināti ēst, apzināti elpot, apzināti skatīties, apzināti klausīties, apzināti iet uz tualeti, apzināti mīlēties, apzināti iemigt, apzināti celties. Visvienkāršākā prakse vairākas reizes dienā sev jautāt, aiztaisot, kā es šobrīd jūtos. Gan emocionāli, gan fiziski. Kur man tirps, kur man dur, kur man augsti, kur man silti, kur man spiež, kur man ērti, kur man sasprings, kur man brīvs. Apzinātība un vēl virkne dažādu brīnišķīgu prakšu, kā piemēram pateicības prakse. Pateikties par to, kas man ir. Pateikties un pateikties. Ārkārtīgi spēcīga un jaudīga prakse, kas var strādāt unikālā veidā, gan pierakstot kladē, gan vienkārši pārunājot, gan rezumējot vakarā, gan no rīta un tam līdzīgi. Nākamā prakse ir iet gulēt ar nodomu. Nodoms nozīmē kaut kāda mana apņemšanās vai kaut kāds mans prāta rēbus vai kaut kāda mana vēlme no kaut kā, atbrīvoties, un es eju gulēt ar šo nodomu, lai sapnī zemapziņa parūpējas par atrisinājumu. Vēl viena svarīga lieta, ko darīt, ir dažādas rakstu prakses, kur mēs izrakstām, kur mēs atreflektējam kaut ko, kur mēs atbildam sev uz dažādiem jautājumiem, vai tie ir kouču nodefinēti jautājumi, vai tie ir jautājumi, kas mums pašiem nāk prātā, par kuriem paprātot. Piemēram, jautājums, ko es īsti vēlos, vai kas es īsti esmu. Protams, pirmās 2-3 minūtes mēs rakstīsim kaut ko standartizētu, jo vēl būsim prāta tādā racionālajā stāvoklī, bet palēnām prāts sagurs un pieslēgsies zemapziņu un jau sāks nākt pērlis šādi te pašam ar sevi sarakstoties. Tāpat arī, piemēram, rakstot ar nevadošo roku, pieslēdz zemapziņa un atbildes kļūst precīzākas, īpašākas, patiesākas. Lūk, ir intuitīvā deja, kad tu vienkārši ieslēdz mūziku un saki savam ķermenim, mīļo ķermeni, parādi man, kā tas ir justies droši. Un ķermenis vienkārši dejo un kustos, tā nav horeogrāfija. Viņš vienkārši kustās tā, kā viņš jūt.
Un caur deju mēs izdzīvojam sajūtu, mēs iepazīstam savas jaunās šķautnes. Tieši tāpat caur balsi, mīļo balsene, parādi man, kā skan mans izmisums. Un balsene vienkārši skan kaut kādās mežonīgajās skaņās, kaut kādās zvēra saucienos, varbūt kaut kādā krekšķināšanā vai rūkšanā vai šņākuļošanā, bet tas viss nāk uz āru, tas vairs nekrājas cilvēkā un neveidojas par tādu iekšēju kompostu vai konservu, kas pēc tam to visu piesārņo. Es aicinu katru, kurš jūtas slikti vai nedroši, praktizēt. Tas ir tik vienkārši, bet darbojas ļoti, ļoti iespaidīgi. Un es teikšu vairāk. Laiki, kas ir pienākuši un kas mums ir priekšā, vairs neparedz iespēju nepraktizēt. Pa lielam, teiksim tā, ja tu nepraktizē, tad būs grūti, vai arī būs sarežģīti, vai arī būs vēl nesaprotamāk. Ja tu praktizē, ja tu sāc kaut ko darīt, kaut ko meklēt, kaut ko pamanīt no visa šī brīnišķīgā, vienkāršā klāsta, tad viss ārpasaules centrifūga vairs mūs neapdraud. Lai kas notiktu, lai kas būtu rakstīts ziņās, lai ko teiktu mācītāji vai psihiatri, iekšējā pasaule sāk stabilizēties. Cilvēks atgriež savu kodolu, savu vertikāli, savu centru, savu iekšējo stabilitāti. Viņu vairs nemētā tā kā vētrā uz kuģa. Viņš pēkšņi ierauga, ka savu pašsajūtu var diezgan labi regulēt pats.